Šī recepte nav tik sarežģīta, kā varbūt izklausās. Šodien mēs gatavosim kokosriekstu panakotu ar ananāsu mērci. Sākam rīkoties. Ir saldais krējums, kuru mēs lejam katliņā. Tūlīt būs jāsāk maisīt jau šokolāde. Un šokolāde ir tāda cimperlīga lieta. Galu galā viņi visu laiku ir jāmaisa. Galvenais sekojam tam, lai nepiedaļ. Mēs sildam saldo krējumu. Pievienojam klāt arī kokosriekstu pienu. Krējums šeit ir drusku vairāk nekā piens. Kad viss uzvārās, mums ir jākausē baltā šokolāde. Un to mēs darām rūpīgi un intensīvi maisot. Ļoti daudziem cilvēkiem panakotas pagatavošana ir radījusi zināmas neērtības, taču izmantojot šo cukuru, tas būs izdarāms ļoti, ļoti viegli. Mēs pakāpeniski pievienojam cukuru. Šim cukuram ir tāda īpašība, viņš palīdzēs mūsu panakotai saželēt ļoti ātri, līdz ar atzišanu. Sagatavojam formītes. Ieteiktu jums formītes iepriekš nedaudz izskalot, lai drusku paliek ūdens iekšā. Tas palīdzēs dabūt ārā panakotu no formīta. Kad panakota atzisīs, viņa būs sastingusi un gatava pasniegšanai. Mērcei būs nepieciešams ananāss, kuram mēs nogriezīsim kātus. Pārgriezīsim gareniski uz pusi. Uz pusēm pārgriezto ananāsu mēs ietīsim folijā un liksim cepeškrāsnī cepties. Aptuveni 200 grādos uz minūtēm 20–30. Šķiet, ka ananāss ir izcepies. Mēs viņu sāksim blendēt. Bet pirms tam mēs paskatāmies, cik viņš ir kļuvis mīksts un ņemam ārā šo mīkstumu. Liekam viņu blenderī. To mēs izdarām ar vienu pusi, ar otru pusi. Un šī mērce tiešām ir gandrīz gatava, un šī konsistence arī ir ļoti patīkama un ļoti līdzena, kā mēs pavāri to sakam. Atlicis ir pievienot laimas sulu, kur mēs iespiežam iekšā. Un divu veidu cukurs. Pirmais no cukuriem būs vaniļas cukurs, kuru gan vajag pievienot ļoti, ļoti nedaudz, jo viņš ir ļoti koncentrēts. Un garšai arī tiek izmantots zeltainais cukuru sīrups. Lai arī ananāss ir salds, tomēr šī laimas sula ar cukuru sīrupu balansē kopā ļoti, ļoti labi. Mēs sajaucam un pieliekam klāt sakapātas piparmētrus. Diemžēl piparmētrus mēs nevaram pievienot iepriekš, jo tad viņas paliks neskaistā krāstā. Bet, lai viņas būtu zaļas un skaistas, mēs viņas pievienojam pašās beigās. Tā nu lūk, mūsu mērce ir gatava. Lejam to šotiņos. Un šķiet, ka panakota arī ir sastingusi. Lai jums šis punktiņš uz I ir izdevies.